Esat sveicināti 5. augusta vakarā. Es esmu Evelīna un esmu priecīga sniegt ieskatu Bauskas novada aktuālākajos notikumos. Šodien sniegsim ieskatu spraigajā folkreisa cīņā Mūsas trasē, kā arī saspringtajās atklātā 3-3 basketbola čempionāta spēlēs. Augusta 1. svētdienā, 4. augustā Mūsas trasē tika organizēts folkreiss. Ieskatu sacensībās sniegs Kaspars un Patrīcija. Esiet sveicināti Mūsas trasē arī šogad. Mums ir šoreiz Esiet sveicināti folkreisa vasaras kausa 5. posmā šeit Bauskā Mūsas trasē. Piedalās šeit ļoti daudz mūsējie baušķinieki, tāpēc skatīsimies, kā viņiem šodien ies. Mūsas trasē svētdien īsts trakums. Lausti pirksti, mainīt ātrumkārtu 30 minūšu laikā, adrenalīns un pārbraucieni. Šoreiz dalībnieki no Bauskas novada rekordlielā skaitā – 12 dalībnieki. Rekordliels arī kopējais dalībnieku skaits. Folkreisa vasaras kausa 5. posmā Mūsas trasē bija pieteikušies 124 dalībnieki. Plaši pārstāvēti mūsu puses NGE Racing Team. Sacīkstēs piedalījās 6 automašīnas. Dalībnieku vidū arī debitanti. Piemēram, Keitija Irgensone, kas folkreisa garu pārņēmusi no sava vīra Uģa. Vai šis sporta veids lauž kādus stereotipus par to, ka blondīnas nevar laist pie stūras? Es domāju, ka lauž gan jā, jo, man liekas, es neesmu vienīgā blondīna šeit, un mēs esam diezgan trakas. Un tad, kurš dzimums šajā sporta veidā izceļās ar savu spēku, izturību, tā tālāk? Vīrieši vai tomēr sievietes arī mēdz būt spēcīgākas? Es domāju, ka sievietes arī mēdz būt spēcīgas. Reku var redzēt, finālos meitenēm būs 3. pārbrauciens tūlītās, tā kā viņas ir diezgan trakas. Kādu sev apbalvo, ar kādu našķi pēc uzvaras sev pacienā? Gan jau, ka šampi vai vīnu. Un te ieskatīsimies, kā Keitei gāja vienā no braucieniem. Pilnīgs kosmos. Svarīgs ir ne tikai braucēja sniegums trasē, bet arī mehāniķa roku darbs. Piemēram, Kristapa Čekša ātrumkārpa tika nomainīta 30 minūšu laikā. Un nevar iztikt arī bez bojājumiem. Kā jums šodien veicās? Šādi. Varbūt kāds neliels paskaidrojums. Ļoti labi. Pirmā kvalifikācija, 3. vieta. Viss super, uzbraucam uz 2. kvalifikāciju. Tehniski iemeslu dēļ nācās izstāties tieši tāpat kā Vecpils gonkā. Viens un tas pats defekts. 3. kvalifikācija trase bija šausmīgi sausa. Putekļi, kā redzēt, nevaram. Mēs visi kā uzsākām startu. Visi viens aiz otru tā arī nofinišējam. Un 4. kvalifikācija. Mašīna ir savu karjeru beigusi. Redzu, ka ir notikusi arī trauma, vai tas gadījās šodien? Jā, sanāca bišķi divas pirkstus. Kā tas gadījās? Izskaidrot tā, lai saprastu, diezgan pagrūti būtu. Mana neveiksmi ielikt nepareizi roku stūrē un kolēģi neveiksmi uztumjoties man uz riteni un izgriežot strauju stūri. Man iespieda pirkstus un salauz pirkstus. Nu tad kādas būs atvesaļošanās brokastis rīt no rīta pēc šādas traumas? Ibumetīns pret sāpēm un tad jau kaut kad tuliņi jāsāk būvēt pa jaunu mašīnu. Vēl 2 posmi, ko braukt un jāsāk no jauna. Nu tad beigās īsta veiksminieku čempionu poza kāda ir? Gan jau īkšķīts uz augšu, tikai viņi nevar pacelt. Startu gaidīšana, automašīnas remontēšana paralēli braucienam, tas viss uzdzen adrenalīnu. Tāpēc talkā nāk draugi un ģimenes ar garšīgām pusdienām, ar ventilātoru, ar smaidu un galvenais ar skaļu līdzjušanu. Līdzjutēji atbalstu dzirdēja arī Kristaps Čekšs, kurš folkreisa klases finālā ieguva 3. vietu. Apsveicam! Mūsu uzvarētā! Reuš, tā arī varēja bučoties, jā? Malac dēls. Kā tev tā sanāk? Sajūk kaut kas. Bijusi fantastiska diena, fantastiskas emocijas, atbalstītāji ir superīgi, ir dažādas ģibelītes, dažādi veiksmes stāsti. Tomiņu mēs atbalstījām visu dzīvi, visu mūsu Bauskas džeku atbalstījām Tomiņu un iegriez nepareizajā likumā norola uz risku. Un šodien mēs par Bausku. Atā! Atā, bye!
Savukārt piekdienas vakarā Bauskas stadionā notika atklātais čempionāts 3-3 basketbolā. Šodien, 2. augustā, Bauskas stadionā norit čempionāts 3-3 basketbolā. Ielūkosimies! Čempionāts sākās pulksteni 16:00 un pirmie savas spēles aizvadīja U12 un U14 vecuma grupas spēlētāji. Dalībnieku vidū bija tādas komandas kā piemēram Mazie Akmentiņi, Bauska Baltika un Air Baltica. Savukārt pulksteni 18:00 čempionāts turpinājās ar U16 vecuma grupas un pieaugušo spēli. Piedalījās tādas komandas kā Štuka, Rižie Tunči, Sie Juvi, Zobode un Juvi. Spraigu cīņu rezultātā U16 vecuma kategorijā laurus plūca komanda Rižie Tunči, bet pieaugušo vidū pirmās vietas ieguvēja bija komanda Zobode. Vai jūs skatījāties spēli, kur spēlēja jaunākie spēlētāji? Nē. Un tagad skatāties U16 un pieaugušo spēli, pareizi? Jā. Un kā vērtēt spēli? Un par ko jūs atbalstāt? Pār iecauniekiem. Iecauniekiem arī. Jūs esat no Iecavas? Jā. Speciāli atbraucāt skatīties spēli? Nē, bet mēs pamazs spēlētāji tā kā. Mums ir 3, bet mums ir 2. Jūs arī esat spēlētāji? Jā. Kā tā sanāca, ka nav trešais spēlētājs? Šeit brauc mājām. Tā kā viņam bija pirms tam spēle. Viņš nezināja. Labi. Un kā patīk spēle, kas norisinās tagad? Kas tagad vispār spēlē? Tagad? Jā. Šajā pusē. Iecaunieki un baušinieki. Kā vērtēt iecaunieku spēli? Nu, normāli. Man ļoti patīk, jo tā kā iecaunieki kamēr uzvar. Un kā jūs vērtēt šodienas baušinieku spēli? 9 no 10. 7 no 10. Bet ceru tomēr, ka Iecava uzvarēs. Jā. Kādu komandu pārstāvējāt? Štuk? Jūs esat no Bauskas? Nē, no Iecavas. Kā veicās spēlē? Mēs pirmo zaudējām 4-12 un otro arī 4-12. Pret ko spēlējāt? Pret Sijā Juvī, jā, un Zobodi. Kā vērtēt savu spēli? Normāli, varēja labāk, vairāk metienus trāpīt. Tur bija vienā momentā, kur es mēģināju trāpīt vienu no apakšas, tā ļoti grūti bija. Un tad, bet es tur vienu trāpīju, ļoti labi apmainīju. Tā kopumā normāli, viss bija kārtībā. Un kā vērtējat Sija Juvī un Zobodes spēli? Ļoti labi. Pirmā komanda ļoti labi, ļoti pieklājīgi spēlēja un ļoti labi arī meta. Un otrajā spēlē es redzēju, kāds iedanko, kas ir kaut kas neredzēts iepriekš, tāpēc, jo es parasti nespēlēju pret pieaugušiem. Jā. Un kas būtu jāmaina varbūt jūsu komandas spēlē, lai nākamā būtu uzvara? Varbūt vairāk jāsaspēlējās, vairāk no apakšas jātrāp. Tas arī apmēram viss bija, viss kārtībā. Un kādu komandu jūs pārstāvējāt? Sija Juvī. Kā šodien veicās? Otrā vieta izcīnīt. Vai esat apmierināts ar rezultātu? Varēja būt labāk, bet ir apmierināts, jā. Un kas būtu jāmaina jūsu spēlē, lai pēc tam veiktos labāk? Vairāk komandas spēle, piespēles un tas arī viss. Un kā jūs vērtējat pretiniekus? Labi, labs cīņas spars un ir kur teikties. Sižetu sagatavoja Ralfs Milišons un Evelīna Gateža. Laika periodā līdz nākamajai ziņu dienesta tiešraidei Bauskas novada iedzīvotājiem tiks sniegta iespēja apmeklēt dažādus pasākumus. 8. augustā Vecumnieku pagastā norisināsies Vecumnieku čempionāta basketbolā fināls, taču 9. augustā sajūtu koncerts Ezera atspulgā. Vasaras vērienīgākais notikums Bauskā, Bauska Tasta 2024, notiks 9. un 10. augustā Bauskas Pilskalna parkā. Kapu svētki Skaistkalnas pagastā un Rundāles pagasta Priedīšu kapsētā notiks mēneša 10. dienā. Savukārt 11. augustā kapu svētki norisināsies Dāviņu
un Bārbeles pagastā. Ceru, ka ziņu dienesta Bauskas novada notikumu atspoguļojums jūs aizrāva un ieinteresēja. Lai nepalaistu garām sagaidāmās publikācijas par Bauskas novada aktualitātēm, jums ir iespēja sekot Viedomas sociālajiem tīkliem. Uz drīzu tikšanos nākamās nedēļas pirmdienas dienā.